Mums ir buļķoties mazāk sāp. Labs. Davai, Kivič. Davai. Kur te ir kādas durvis vaļā? Es nesaprotu, kas tas ir. Tur ir sensitīva informācija visu. Tur izmeklētājs skatīsies. Gaistam. Mēs vīrušies Moskito tetovēšanas salonā, kur mēs nedaudz pielabosim tetovējumus, kurus mēs uztaisījām pirms kāda laika. Ja? Uztaisīsim nedaudz biezākas līnijas. Jā. Un tā, vispār mums cilvēki ļoti bieži prasa, lai mēs parādām. Mēs tad divi tādi traki vairāk, kas Latvijas tajā šovbiznesa vidē nav, kas pēc cik mēs ilgi bijām pazīstami. Īsti brīdi salīdzinoši, ja? Kādu mēnesi? Man šķiet, ka jā. Mēs kādu mēnesi dzīvojam kopā, izdevām uztaisīt, mēs esam pilnīgi psihi. Tā ir pirmā zīme, ka izšķirsies un ko tu tagad darīs. Varam visu laiku slaucīt pieru. Jā. Mēs tādā ārprāts, kā mēs līdz šitam nonācām. Ja? Tā. Bet prikolīgi tas ir, nezinu, man patīk. Jā. Kas interesanti, tas, ka es domāju, ka man nekad nebūs tetovējums. Nebija tāda plāna. Jā. Man tā kā citiem patika, bet sev es nebiju tā domājis. Bet man vispār nebija neviena sekunda šaubas. Jā. Mums to vajag. Jā, es atceros, kā viņi sēdēs. Viņi tomēr 3 bērnus piedzimdējusi, ja? Bet te viņai sāpēja. Viņi redzēja, ka viņi pat vibrē un tā. Redzēsim, kā viņi ies šodien. Šodien viņi jau zina, kā ir. Tas vēl sliktāk, man liekas. Man ir doma ietetovēt kaut kādu gredzenu. Kaut kādu lovi hate. Vispār uz pirkstiem vienmēr gribējies. Tā. Jā. Pēc tam es bankā nevarēšu strādāt. Kur es vispār varēšu strādāt pēc visu šitā trako mājā par apkopēju. Es ar citu džērsijā, tas ir ļoti pieprasīts darbs, diezgan labi maksā strādāt traķi psihinē. Oi. Restīvi pie cilvēkiem ar īpašām garīgām vajadzībām. Līdzīgi, principā varētu mēs pie saviem dombiedriem. Mēs esam trakie, pa trakā skola ar to nenormālo Kiviču. Es kā nezinu, kur es to... Пари есть с одинаковыми татуировками? Или мы единственные? За последние полгода вы единственные. Не, были, конечно, но так, чуть-чуть совсем, да? Что-то такое. Без особого смысла, скажем так. То есть люди не вкладывали какой-то смысл, просто хотели одинаковый на память что-то, да? А у вас как бы свое, у вас смысл вложен. Так что... Saka, ka nav sāpīgi. Nav patīkami, bet nav kaut kas starp nepatīkami un sāpīgi. Galvenais vai viliks nav. Mums uzsēs kādu bildi. Jā, ar maniem telefonu. Man ir daudz tetiem, piemēram, šīm rozēm, tā ir ļoti resna adata, tā resnā līnija, tas ir ļoti sāpīgi. Bet tā mazā adatiņa tur, nezinu, man principā tā kā, nezinu, ots iekost, man tāda sajūta. Es brīnos pa Lieni. Lieni ir 3 reizes zemdējusi, bet viņai šīs sāpes šķiet baigās. Бачите. Как же вы, девушка, рожать-то собираетесь? Да. Mums ir buļķojās mazāk sāp? Man vienmēr viss ļoti sāp. Man ieko žoca, man ļoti sāp. Un, ejot pie zobārsta, ļoti sāp. Un es jau zināju, ka man ļoti sāpēs, bet es zinu, ka tas tā vērts. Tas ir zaķipasteli izrādās. Nē, es zinu. Izēja ārpus ķermeņa. Atceries, tu teici, ka tad zemdēji, tad tev... Jā. Tad izgāja ārpus ķermeņa. Izēja tiek darīt. Aizvēlas bērnu pasaulē. Pasties, tur normāls. Tur vīrieši apmērs 99 centi. Tur smaržuņas var dabūt par 2,50. Es biju bērnu pasaulē pēdējā laikā. Nē. Gadiem nes bijis. 15 eiro ģimene apģērbs. Jo tetovēšanai kaut kāds fenomens ir. Tad caur sāpēm tiec pie kaut kā skaista.
Arī jau sāk kratīties. Tam ir vērtība, tāpēc. Tetovējums ir tā kā signāls sabiedrībai, ka man miesa pieder man, mans ķermenis pieder man. Un es uztveru tetovējumus reāli kā tādu veidu, kā izkrāsot dzīvi. Tāpēc, kad es liktu auskars. Tas ir vienkārši interesantāk. Interesantāk kaut ko ielikt, nekā neielikt. Interesantāk ir kaut ko uzzīmēt, nekā neuzzīmēt. Es to saucu par kaut ko, kas ir starp nepatīkamu un starp sāpēm. Bet tev reāli tev sāp, jā? Bet tev vajag, protams, pielabot. Kur līnija tev pielaboja, kurā veidā? Daudz diezgan. Arī sirsniņa. Sirsniņa arī? Un šito līniju uztaisīja ciet? Tā. Un arī uztaisīja? Cipariņus. Cipariņus arī uztaisīja, jā. Spiltā. Jā, 9. novembris. 9. novembrī mēs atvērām uz grāmatas pirmo lapas pusi. Cik tas skaisti. Un tas ir iemūžināts uz visiem laikiem, mums apakšgālu. Jā. Kāds tu izturīgs zaķīts esi. Izturīgs zaķīts visā mežā. Jā. Nu labi, laižam, ko tu. Jā. Tagad maucam mājās, ēdam, guļam. 5. es atdodu ģitāru meistaram. 6. tiekamies pie Igora. 8. sparingu. Un viss. Un vakarā skatāmies seriālu. Jā, es pēc tetēšanas salona devos uz mājām. Kopā ar Lienu pagulēt dienas, jo vakarā bija paredzēts sparings. Un mēs devāmies mājās pagulēt, bet mēs vienā brīdī izdevām, ka jāiziet uz Rimī nopirkt kaut kāds ēdiens. Es zinu, tur gatavā paika, kaut kā tur visu, tur kaut kādiem kartupeļiem un tā. Un tad viss sākās. Tas ir Kivičs. Kivičs uzbruk jaunietim, labinieks. Labs. Davai, Kivičs. Davai. Labi. Ko labs? Latvijas lepnums aiziet. Nē, nu interesanti ir tas, kad šīs te kautiņš notika pilnīgi skaidrā, gaišā dienas laikā, dienas vidū, Ieļu ciemā ar 2 latviešu puišiem. Viņi jau var iziet otru ārā. Viņi ir prom jau. Jā? Tie abi čaļi ir projām un viņi, protams, ka nevis kāda policija nebrauks. Principā mums jābrauc uz Kurzemes rajona policija. Labi, redz, ka ir kamera. Jā. Šitas viss notika. Man ir šūs jāliek. Kroči divi džeki veikalā. Iet mums ar Lienu gadām vienkārši... Es skatos, kas viņu... tādā īpaši pretīgā veidā. Es to nebija kaut ko... Es saku, kas normāli, džeki, kas tā dara vispār, ko, kas... Un turpiņi ir, tā kā pilnīgi tā kā inscinēts, saprot? Mans tēvs domā, ka tā varētu būt organizēta provokācija. Viņš saka, jo, ja jaunieši... Nu, kā es teicu, jūs saprotat, ka būs lieta ar policiju? Es saku, policija. Es saku, jūs saprotat, ka jūs būsiet tiesā? Kāda tiesa? Es saku, saprotiet, Džeki, ka jūs būsiet visiem žurnāliem uz vākiem. Viņi pa visu zviedz. Viņiem nāk pa visu ņirga drausmīgākā, un viņi nesaprot to, kā ir iekārtot šī pasaule, kas ir sots. Un viņi nesaprot to, ka viņi ļoti ilgstošā laika periodā piedzīvos ļoti negatīvas emocijas savā dzīvē. Dēļ šī viena gadījuma. Tīvs bija ārā pilnīgi, es viņu ierāvu vietā ieliku. Viņi 2 reiz lielāks, jā, nekā normāli. Ja es baigi gribu... Aizbrauksim līdz. Ja viņi pateiks, ka ir lausis viņa līdz ģipsī, man būtu taisnā roka un viss mačs atceļās, man jau picis pārskaitīts. Mēs lauzt roku, ja šriņgā. To neviens cilvēks normāls nevarētu saprast vispār. Kā tā var būt? Tie ir latviešu cilvēki, kas ir mūsu nākotne, jaunieši. Es domāju, ok, labi, kā mēs tur veikalā mēs nopirkām, ko mēs gribējām. Mēs ejam ārā no veikala, un viņi atkal tur stāv ar to telefonu, mūs filmē. Izejam ārā, Pamildeši Kiviņu,
Viņš man nebūs nofilmēs, ko tad... Es viņam to telefonu čingšu aizsit projām, un skrien pakaļ tam telefonam, viens uzlikt no muguras padrienes nokrit uz zemes, nap divi man sāka kājām močīt. Es kaut tur, tas bija tajā turā vietā, laukuma vidū tur. Vienkārši, ko zemē viņa? Es cēlos augšā, viens man močīt rāpīja pa lūpu, es viņam iesit pretī, viss baigi. Šī ir atpakaļ veikalā, es saku, klausies, kurš man iespēja guļošam? Kurš man iespēja guļošam? Tu? Es viņam iemauc pendeli, nu tā pa dibenu. Un otrā brīdī man čīņš pa uzlec. Viņš sēdēja te, tas man uzreiz pa uzlec, te pārst uzlec būs jāšuj. Un tādā garā. Un izsauc policiju, un policija saka, viņi nebrauks, lai brauc pie viņiem rakstīt iesniegumu. Es iegāju iekšā veiklā, es saku apsargam, jāsauc policiju. Apsargs saka, mēs saucām policiju, un policija teica, ka viņi nebrauks, kad jābrauc jums uz iecirkni. Un es tajā visā šokā un tajā visā, kaut kā man likās tas pat loģiski. Pamanī, neuzstāties, es izturīgais un tā. Kad divi džeki vienkārši sit tev guļošu uz zemes, tas ir drausmīgi redzēt. Man bail par tavu dzīvību. Halo! Jā. Apsargs esot zvanījis uz policiju, un policija teikusi, ka viņi nebraukšot, kad lai brauc tie divi puiši un es, lai mēs braucam uz policijas iecirkni. Nē, nu man teorētiski, man ir jāšuj tā uzveds, bet es brīnos, kāpēc policija nebrauc. Es pirmo reizi kaut tādu dzirdu, ka policija saka, viņi nebrauks. Un tie abi čaļi teica, ka viņi paši ies uz iecirkni, kaut arī viņiem tur faktiski nekā nav. Un tagad viņi ir projām, nu, viss. Bet nu mums bija bildes ir. Mēs esam mašīnā tagad, nezinu, kaut kā 10 minūšu attālumā. Un jūs brauksiet uz to iecirkni? Jā. Labi, tas gaidīs, ka jūs iecirkni. Jā. Ko augstu nav, vajag paņemt. Es varu šeit piebraukt topiņā. Arvisenā. Davai, topiņā. Jā. Es ieiešu, paņemšu. Šitīgi pretīgi ņirgājies uz ielas, vēl nav bijis neviens. Parasti prasa selfijas, parasti viss ir pieklājīgi. Vienreiz dzīvē man uz ielas ir pienācis klāt džeks un pateicis, ka nu tā un tā, ka viņam tur nepatīk, ko es tur daru vai kaut ko. Bet nekad mūžā neviens nav vienkārši nācis klāt un sejā rēcis, zviedzis kaut ko par sociālajiem tīkliem, kaut ko ņirdzis, kaut ko tik pretīgā stilā manierē. Pirmo reizi tāds ārpās, saprot, tur nevar neiemaukt, saprot, tur nav variantu nekāda. Tā. Bet tev nevajag to salvetīti. Tev iedošu to salvetīti. Nevajag. Tas iecirknis ir tajā. Jā, Redz, viņi visi filmē gudi. Viņam nofilmēs, ka es viņam sīku. Gaistam. Vaiprātīgs paskats vienkārši. Nu, ir miesas bojājumi. Personības ir noskaidrotas, un man būs izmeklēšana. Kur ir 17. nodaļa? Halo! Gaistam. Tāda sajūta, ka tas nobrāz bišķiņ kakls, tā kā krekšķīts, bet tiešām sūrst nedaudz. Un tāda sajūta. Ka galva arī tā kā, viņa kaut kā tā kā smaga, jā, tā galva, jā, tur. Kad ir tāds virpulis uz pieres apmēram sajūtams. Ļoti krūts iegals no rīta ir, un bieži vien arī vienkārši atturot notoļā redzēja, ka viss sarkans ir. Atpazini saaugstēšanos? Negaidi, dzer Febrisan. Mazina saaugstēšanās un gripas simptomus. Febrisan. Lielās draudzenes pīpē cigaretes. Stilīgie paši tin tabaku. Kāds veipo. Vēl citi velk ūdens pīpi. Un? Vai man tādēļ jāsako? Man ir cits spēks. Spēks pateikt nē. Lem pats. Neļauj to darīt citiem. Tās ir pupiņas tiem, kuru kaislība ir kafija.
tiem, kuri zina, ka kvalitatīva kafija sākas no kvalitatīvām pupiņām. Jākobs pupiņām. Mēs esam atklājēji. Mēs gribam izzināt un izmēģināt, nogaršot un pielaikot, lai atklātu, ko nebijušu katru dienu. Šajā pavasarī atklāja unikālas izklaides iespējas, vēl neredzētus zīmolus un pilnīgi jaunu iepirkšanās pieredzi. Akropole, iepirkšanās un izklaides galvaspilsēta. Ar katru Lore kafijas tasīti iekārdini sevi, it kā šeit un tagad būtu svaigi maltas kafijas aromāts. Atklāj Lore zelta kafijas standartu. Lore. Tiecies tikai pēc zelta. Tavs deguns ir kā vērtīgs instruments. Septanazāli. Ātri atbrīvo un dziedē degunu. Vēl vairāk labāku piedāvājumu kopā ar Skandināvu veikaliem Jusk. Visiem gultas pārklājiem, plediem un dekoratīviem spilveniem atlaides no 30%. Visām sagām un spilveniem ar mākslīgo pildījumu atlaides no 30%. Iepērcies ar jusk.lv. Sievietei ir piena sēnīte. Mēs vēlamies viņu neatklāt. Nē, es varu runāt brīvi. Iespējams, ka tā ir aktuāla daudzām sievietēm. Tā sākas ar dedzinošu un iezošu sajūtu. To var izraisīt stress vai antibiotikas. Bet kāpēc uztraukties? Canesten var palīdzēt. No šī brīža lietojot tikai vienu Canesten vaginālo kapsulu, iespējams uzvēgt piena sēnīti. Drīz jutīsieties labi kā iepriekš. Pieejams aptiekās bez receptes. Kādam visvairāk interesē garša. Citi it visu prot pārvērst mākslas darbā, bet dažiem svarīgākais ir process. Katram savas mājas, visiem viens internets. Tagad LMT internets kopā ar viedtelevīziju vēl izdevīgāk. Rio Mare apvieno gardāko tunci un īpaši izvēlētu olīveļu. Rio Mare katru dienu izbaudiet labākos itāļu ēdienus ar neatkārtojumu garšu, ko iemīlēs visa ģimene. Rio Mare – patiesa Itālijas garša. Labi lēmumi dara brīnumus. Ar elektrību no Igaunijas arī tavs skaitītājs var griezties lēnāk. Jau vairāk nekā 10 gadus Enefit pārdod elektrību lielākajiem Latvijas uzņēmumiem. Lēnākie skaitītāji Latvijā. Enerģija no Igaunijas. Enefit. 2 saņems pa 1000, bet vēl 2 sadalīs lielo laimestu. Superbingo dubultspēle arī pavasarī. Sacensība par 20 000 eiro katru nedēļu. Vairāk Latloto LV. Ātrākais ceļš uz internetu. Pērc LMT karti un saņem neierobežotu internetu un sarunas nedēļu bez maksas. LMT. Fēliks pamanīs ko jaunu. Viņš zina, kā to iegūt. Ak, Fēliks! Fēliks Sensations. Garda maltīte. Ar zivi vai gaļu. Tik kārdinošā želejā. Želīgi. Iepriecina viņa sajūtas ar Fēliks Sensations. Purina. Jaunums. Bigbank ierobežo aizdevuma likmes. Mēs apsolām, tava kredīta procentu likme būs 9,9%. Auto iegādēji, remontam vai sen kārotam pirkumam līdz pat 25 000 eiro. Iespaidīgi, vai ne? Piesakies tagad. Bigbank LV. Bigbank. Veikali Drogas piedāvā lielais ķēriens! L'Oreal krēms par puscenu. Lakalotu zobu pastai 40% atlaide. Bref toaletes bloks par 30% lētāks. Lielais ķēriens! Atlaides līdz 50%! Drogas jums līdzās!
Šovakar bez 10:07 tavā ekrānā jaunais pašmāja realitātes šovs par mūziķa Andra Kiviča ikdienu Kivičs pavisam privāti. Pēc tam kulinārijas meistars tičus rādīs Austrālijas labākie pavāri, bet 8:30 skaties populāro detektīvu seriālu CSI Las Vegasā. Ja neredzēji, skaties lietotnē Shortcut. Vai prātīgs paskats vienkārši. Pacelt galvas augšu. Sāli, ir kaut kāda? Jā, es tindešu. Ņemsim to ledu līdzi. Jā, nē. Sveiki, labdien. Un tikko mēs bijām Dzirciem ielas Rimī, tur stāvam ar savu groziņu un 2 čaļi būs 2 metru attālumā sāk mums rēkt, drausmīgi, bet nevis tā, bet vienkārši zviegoties, tā ņirgāties tik pretīgi. Es sev viņiem klāt, saku, tas ir normāli, ko es daru tev? Un jau ņirz vēl vairāk un filmē, pretīgi, tā kā salietojušies, tā kā kaut ko nezinu ko. Nu neko, zin kā, šie iziet, mēs arī ejam ārā, šeit uz stāvu ieraug mūs, mēs ejam ārā uz mašīnu, turpin ņirkt. Nu, tad mums sakās tur vārdu apmaiņa, tā un tā, viens visu laiku filmē. Nu, pretīgā formā, nevis vienkārši tur hi kaut ko, bet, nu, pilnīgi izņirdzot, jā. Un es jau to telefonu čūkšu, es telefons aizlido pa gaisu, es tam telefonam gāju pakaļ, ķipu viņu savākt, jā, nafīgi viņš filmē. Un tad brīdī uzlika padeni, vai es aizķēros, es nokritu zemē. Viņa kājām ar močijā bija, es piecēlos kājās, viens man trāpīja pa lūpu, otram es iedevu pendeli, iesit viņam atpakaļ, un kaut kā tas viss tā. Un tad viņi stāvēja iekšā, es saku, policiju izsaucāt. Nē, policija teikusi, ka viņi nebrauks, ka lai braucot pie viņiem. Un es vienam tam čalim pateicu, es teicu, bļāviens, es saku, kurš man spēr guļoši? Kurš man? Un es viņam ievilku pendeli uzreiz, un tas, kas stāvēja malā, tas man pārsit acis. Nu, tāds storijas. Kur viņi tur palika vai aizgāja? Viņi teica, viņi sēdēja, viņi teica, ka viņi paši braukšot uz iecirkli. Un, protams, ka viņi nav atbraukuši, vai ne? Protams, ka viņi... Es jau nezinu. Protams, ka viņi ir projām, bet mums ir bildes ar viņiem. Cilvēks var atrast pēc sejām Latvijā. Nu, ko pēc sejām atrast? Bet jūs nekādus datus tur neko neprasījāt? Kādus datus tā apsāks? Policija nebrauks, puiši braukšos uz iecirkni, jums arī jābrauc uz iecirkni. Policijā uzrakstījām iesniegumu. Nu, ir miesas bojājumi, personības noskaidrots. Nu, būs izmeklēšana. Puišiem būs jāiet uz pratināšanu, jāstāsta. Viss? Jā, viss vēl. Tas arī būs viss. Tad jums arī atnāks paziņojums, jā, ka krimināla procesa uzsāks, tur būs izmeklētājs nozīmēts, jā. Tad jau ar viņu visus jautājumus risināsiet, jā? Labi, paldies. Pie žēl, ka mēs braucam no Latvijas projām uz visiem laikiem. Labi, viss labi. Jā. Labi, viss labi. Viss labi. Uzraksti, ka policija ir izsludinājuši šos puišus meklēšanā. Bet tā ir? Nu, bet viņi taču to bildi sataisīja. Viņam taču jāatrod, viņi prasīja, kā viņi izskatās. Man pārprasīt viņai, vai tāda rīkst rakstīt? Ko? Nē, neprasīju. Nevajag. Nevajag? Mīļie draugi, visi Latvija tagad pāršalk uz ziņu par to video, kas ir tajā kaltiņā pie Rimī. Un kārtējo reizi publiskajā telpā informācija ir absolūti otrādi. Izstāstīšu, kā ir patiesībā pievienoties, mums būs interesanti. Tik pretīgi, kā uzvedās tie 2 čaļi, kaut kādu tādu ārprātu, cinismu, kā tev aprakstīt,
Es nebiju redzējis nekad savā dzīvē. Patiesība ir tāda, ka divi džeki par mums veiklā ņirgājās, mūs filmējot, apzviedzot, apsaukājot, ņirgājoties par mums. Es piegāju viņiem klāt, prasīju, kas tagad notiekās. Viņi turpināja zviegt, un ārā viņi mūs sagaidīja pie izējas. Turpināja ņirgāties, es izsitu viņam telefonu ārā no rokas, skrētam telefonam pakritu, un man vienkārši atspārdīja. Tad pēc tam, kad piecēlos kājās, es iedevu vienam pa muti, iedevu otram ar kāju, un pēc tam es iegāju iekšā tajā sushi bārā, kur viņi ēda zupu, un paprasīju, kurš man spēja ar guļošu, ja? Un viņš teica, es iedevu viņam konkrētāko pendeli, un tanī brīdī man no labās puses bija sitiens paci, un tad es paņēmu to džeku pie škvārņika un sāku tur ar viņu cīnīties. Viss ir nofilmēts. Opa. Labs, Kīvičs. Un zini, pārsvarā, pieņemsim, es tagad stāstu to stāstu. Zini, kas notiekās laivā? Pārsvarā cilvēki sūta seņas, kas smējās. Pirmais. Neejam, nu. Ko? Šito jāiet uz to ekspertīzi, jā? Ejam zīt. Projām no šitās valsts. Godu vārds savadiet. Tas nav tā izrunāts, ka te ir kaut ko. Es nezinu, varbūt kādam te patīk dzīvot, ja tu esi Lienas Kulma un Ants Kīvičs, tu vienkārši bļāņins. Es nezinu, kādā veidā dabūjis ap sevīm tādu haipu, nav iespējams tu uzturēties. Bet kas te kā lai cilvēks te kaut kur tiek? Kur ir uzraksts, uzņemšana vai traumpunkts vai kaut kas? Kur ir jau... Kaut kā daļa bija lapies un vēl drusciņi atplīt. Ak, Dievs, atvainojos, taču tas... Labi, štrums. Nesaprotu šito. Nekur nekāda numura nav. Ne uz vienām durvīm Latvijā nav numuru, nekur. Kā tu zini, kur kaut kas ir? Ejam prasīt. Atkal asiņas sāk teikt, tu galvu. Ne, labi, ništies te. Viss tos ar šiem kaut idioti. Māti kaut kādi dauni. Nu, viņam nestrāsot. Viņi nevis es klavēju, viņi aiztais durvis. Iedod. Jūs pārāk ilgi to. Kur ir 17. nodaļa? Halo! Eko, apsargs aizskrien projām. Halo! Halo, es atvainojos, varu durvis attaisīt. Visi iet garām. Vienmēr visi cilvēki iet garām, es nevaru pienākt pie durvīm. Halo, es nevarētu pienākt pie durvīm, lūdzu. Man izstāsta, ka jāiet otrādi, kaut kur tur visdrīzāk. Kur ir? Kur ir? Tas ir tur. Tur kaut kur? Jā. Tur ārā bija iznākuši 3 cilvēki. Būs. Kur te ir kādas durvis vaļā? Es nesaprotu, kas tas ir. Tas ir normāli. Nu, tu pilnīgi gribas izšķaidīt durvis. Labi, ejam tālāk. Zini, kas vēl Latvijā forši? Tagad tu klāvē pie durvīm, cilvēks tev ieraug un aizskrien prom, nevis atnāk pie tevis. Atvainojiet. Mēs uz ekspertīzi tikko no policijas galva pārsaka. Mums 4 eksperti strādā, viņi rīt tikai no 8:03. Eksperti vairs nav neviena.
Nevar neko palīdzēt. Labdien, sveicināti. Lieta tāda, mēs bijām policijas iecirkšanā, uzrakstījām iesniegumu, mūs atsūtīja uz ekspertīzes Gaļezaru, bet izrādās līdz 4 tikai ir. Jautājums ir kaut kāda cita ekspertīze vēl kaut kur Rīgā, vai tas ir arī viss? Bet kas strādāja ilgāk par 4? Jā. Policija man aizsūtīja uz ekspertīzi, un ekspertīze bija cieta. Un tāpēc mēs devāmies uz uzņemšanu. Kur man jāiet uz traumām? Bet jūs paņemat jau numuru? Paņem numuru, jā. Bet tas ir pie jums, jā? Ja jums jāpasēž jau, bet viss kārtībā jūs tiksiet? Jā, viss kārtībā, bet tas ir pie jums, jā? Traukums? Jā. Tas lielākie sūdi būs rītā, viņš būs vispār viņš. Jānovēr bez mazliet. Nē, nu var jau paņemt to roku un kaut kā satīt tā, ka tu tajā cimdā dabūni iekšā kaut kā. Es sit kaut kā, nezinu, šito kaut kā, nezinu, sāpīgi jau būs. Tad mēs brauksim pie tiem puišiem, ko runāties? Es nezinu, jābrauc ir, laikam. Aizbrauksim pie muteres savāk drēbes sākumā. Savāksim drēbes no muteres, un es to ģitāru tam meistaram iedošu, lai jāiet dot Stīgs aiziet uz Spītas holu nopirkt. 8. martā. Vēl nesat sataist. Čau, man nav skaidrs, lausts vai nelausts, bet es vienkārši domāju, ka visā pasaulē vienmēr pārcēl cīņas, ja viens ir savainots. Kur ir problēma pārcelt cīņu? Nozīmē citu datumu. Kur ir problēma? Es tagad sēžu ar laustu pieredzi, es tagad necimperlējos. Ja, tas nav tā, ka man sāp galva drusciņu. Nu, kā 9. martā bija jānotiek tai cīņai ar Niku Enziņu. Ja, mēs ieguldījām tajā ļoti daudz enerģijas, ieguldījām tajā ļoti daudz PR aktivitātes un tā tālāk. Un pēkšņi faktiski es dēļ savas nesavaldības zaudēju cīņu. Es zaudēju arī diezgan lielu naudu. Nu, ko, kamēr viena cīņa? Jums ir 317. Mēs ienāciet iekšā. Jā, tā kā viņš bija uzņemšanas nodaļā un pie ārstiem, man uznāca histērija. Es nezināju tiešām, kas tur būs ar viņu, jo man bija milzīgas bailes tiešām, ka viņam roka ir lausta. Jā, es draudāju, es nemāku savaldīt savas emocijas, bet es tik ļoti pārdzīvoju. Kā var tā divi kreditīvi uzrasties? Tā būs pēc pilnas programmas. Jā, sakot, lūzums, diezgan smags lūzums ir. Izskatās, ka varbūt operācija būs jātaisa. Man tad ir jāpanāsā ģibs 10 dienas, un tad ir jāskatās. Tad man ir pēc 10 dienām man ir jāskatās, vai ir jātaisa operācija. Ja tur viss būs normāli, tad nebūs jātaisa operācija, bet ģips jānāsā 5 nedēļas tik un tā. Un te ir 4 šūras. Bet man iedod difterijas poti, tas pozitīvi. Tas bija difterijas poti un tā. Bet, kas ir moments, šis normāls boks cimds. Es viņu ievēlu boks cimdā iekšā, un otrā rokā arī boks cimds. Es nezinu, kur iet cīnīties. Es vienkārši neizmantoju labo roku. Kāpēc ne? Un, protams, ka man bija škroba par savu nesavaldību it kā, bet tenī pašā laikā, tādu kretīnismu priekšā savaldīties nereāli. Tagad jums kāds metra attālumā ar sieklām šķīstot jūs apsaukās par sūdu un filmēs, tad es gribu redzēt, kā jūs noturēsieties. Labi, nav ko runāt, jau sakot. Es nevaru stāstīt, neko viņš nevar stāstīt, tas ir sensitīva informācija viss. Tur izmeklētājs skatīsies. Jā. Nevarēja savādāt, tas tīrākais liktenis tur šodien. Un tur arī nevar, ja tu esi uz ielas. Ja tu esi uz ielas, tur arī nevar sākt kaut kādas močīt labos kreisos āķis, tas uzreiz ir kautiņš un visur ir kameras. Protams, ka pirmajā mirklī man bija drausmīgi vilšanās, jo pirmām kārtām tu jau pirms cīņas kaut kādas 2 nedēļas emocionāli visu laiku uz to eji. Un tas ir ārkārtīgi sarežģīts pasākums īstenībā boksa mačs. Ko es sapratu? Jā, viss. Notika īstenībā sliktākais, kas varēja notikt. 3 dienas pirms cīņas es salauzu roku. Nē, es teorētiski aiziet pie čaļiem, var uzkāpt ringā vispār teorētiski. Ja? Šitā ārsti jau neiesaka, viņi jau nekad neko neiesaka. Ja? Sūdīgākā variantā var būt, kad operācijā taisa.
Mīļie draugi, man sauc Andris Kivičs. Es vakar pakritu, un Armāns Vilnis Rūzes Kalniņš spēra man pa galvu. Brīdī, kad viņi spēra man pa galvu, es biju aizsēdis savu galvu ar rokām. Diemžēl viņas pieejama rezultātā man ir salauzts labās rokas rādītāja pirksts. Viņš ir neviens salauzts, bet viņš ir salauzts sāk, izskatās, ka vajadzēs operāciju. Vai operācija vajadzēs tiešām, es uzzināšu pēc 10 dienām, kad es iešu atkārtot to pārbaudi. Tādā sakarā boksa mačs ar Niku Enziņu pārceļās uz 20. aprīli, jo vakar Gaļzera slimnīcā man teica, ka ģips var noņemt pēc 5 nedēļām. Sareiķinot 5 nedēļas no šī brīža nāk apmēram 12. aprīlis. Pat kādu nedēļu man ar to roku vajadzētu pavingrināties, bet šī video galvenais mērķis darīt jums zināt to, ka roku man tik tiešām lausta, viņa bija īstenībā ģipsī, un es varēšu boksēt 20. aprīlī. Ar Niku Enziņu. Mēs izziņosim vietu, kur tas notiks, mēs izziņosim laiku, bet visas biļetes, kuras jūs esat iegādājušies, derēs pasākumu dienā 20. aprīlī. Paldies! 2015. gada 1. mājā gandrīz nosita uz ielas Vecrīgā. Man viņa palika žēl. Es domāju, kā var palikt žēl Džeku, kurš tev gandrīz tā kā nosits. Kā atnāk mājās Pāli un nedabūt no sievas pa kaklu. Es saku, ja tu atnāc dzīvoklī komā un tāda sieva, kas atkal esi piedzēries, zinu, ko pateikt? Pateiks, es pats šokā. Gaistam, mirdzam.